Šie mobilo darbu ar jauniešiem mēs sākām šī gada jūnijā. Un tad mēs izvēlējāmies 2 vietas Dienvidkurzemes novadā, kur mēs redzējām tādu perspektīvu. Viena no tām bija Vērgale, un otra no tām bija Kazdanga, par ko man pašai bija ļoti liels prieks un pārsteigums, kad jaunieši no tā, ka mēs šeit braucām un mēs parādījām kaut kādas dažas aktivitātes pārstrā, jo mēs braucām ik pa 2 nedēļām uz katru vietu. Piemēram, no Vērgales jauniešus vecāki veda uz apmācībām, kas notika Aizputē. Viņi veda uz apmācībām, kas notika tepat netālu Saraiķos. Un tas Vērgales, piemēram, jauniešu skaits bija ļoti liels. Ja grupā bija vispār 19 jauniešu, 9 bija no Vērgales. Kas nozīmē, ka pirms tam apmācības organizējot pirms gada, neviens nebija no Vērgales. Kas ir ļoti liels un labs rādītājs. Un tie ir jaunieši, kas pat varbūt neatnāk uz mūsu aktivitātēm, bet viņi uzzina par tām iespējām. Pirmajā reizē noteikti mēs atbraucam, jaunieši bija tādi klusi, tādi noslēgti. Un, protams, laikam ejot jau visi atvērās un palika drošāki. Gan viņi, gan es paliku drošāki. Kad noteikti vajadzētu šo te turpināt, ja, lai jauniešiem būtu kur nākt, jo mēs redzam, ka šeit arī, ja, cik viņi ir tomēr vakars, ka viņi ir atnākuši, lai viņi ir iespēja darboties, un noteikti vajadzētu, lai tas nav cilvēks no skolas vai teiksim, kāds, nezinu, ja, no vietējiem, ka viņš būtu tomēr cilvēks no ārpuses, ja, līdz ar to viņi ir atvērtāki, viņi pieņem, viņi darbojas. Ja, un viņiem ir interesanti. Šodien mēs Vērgalē bijām ar komandu spēli, kur jauniešiem bija dažādi uzdevumi, kad bija saistīti tieši ar komandas veidošanu un sadarbību komandas veidā. Un tie bija interesanti uzdevumi, kas varbūt no malas liekas nedaudz smieklīgi, tur balonu spridzināšanas un bumbiņu pārnešanas un tādas, bet jauniešiem tas maina domāšanu, jo viņiem ir jāiemācās, kā mēs viens ar otru kopā varam šo uzdevumu izpildīt, un viņi meklē risinājumus. Un tā bija mūsu šīs dienas galvenā doma, kad mēs viņiem iedodam veidu, kā veicināt to sadarbību starp viņiem. Šoreiz tas bija pa 3 kopā, citreiz tas ir lielākā pulkā, bet mazās grupiņās ir tāda tiešām sadarbība, kopā būšana un vienam otru labāk iepazīšana. Es varēju vairāk izbaudīt laiku kopā ar draugiem un nebija visu laiku jāsēž mājās. Noteikti labi pavadīts laiks un jauni iepazīti cilvēki. Jaunieši šādi kļūst atvērtāki un vairāk izkustās no savas ierastās vides. Būtu nepieciešams, lai mēs vairāk izkustēties un Vērgalē būtu kaut kas jauns un beidzot vēl vairāk tādus darbinieks kā Katrīna. Izmaiņas ir vērojams, jo viens ir tas, ka jaunieši paliek prasīgāki pret to, ka kaut kas ir jādara, ir jādarbojās. Viņos aug šī pašiniciatīva, un, manuprāt, tas arī ir viens no tiem svarīgākajiem aspektiem un iemesliem, kāpēc šāda veida darbs ar jauniešiem ir nepieciešams. Mēs šo mobilo darbu redzam kā ļoti lielu pievienoto vērtību, arī runājot ar vietējām kopienām, kas varbūt Kazdangā mēs redzējām, ka tas mobilais darbs sākotnēji varbūt tik labi nestrādāja, jo tur nebija tādu lielāku grupu jauniešu. Vērgalē tas vienmēr bija kaut kādi 11 jaunieši gandrīz katru reizi. Kazdangā tas negāja tik labi, un šobrīd Kazdangā mēs arī mainījām to formātu, jo, man liekas, mobilais darbs ir par to, ka mēs meklējam un pielāgojamies. Un Kazdangā šobrīd mēs mēģinām veidot sadarbību ar skolu un iet tajā skolas vidē un radīt šīs iespējas tur.